Ok, tātad, uh, tātad šodien būs par grāmatu Okeāna bērns. Kur man jau ir vāka bilde, un man tagad rokās ir šī grāmata. Un mēs pārunāsim, kas tajā grāmatā notiek, par ko tur ir, kāda ir galvenā doma un tā. Labi, tātad grāmatu sadala pa 2 daļām. Šī ir pirmā daļa. Uzrakstīšu tūlīt. Un otrā daļa. Un katrā nodaļā, šīs ir nodaļas, no otrās daļas sākās atpakaļ no pirmās. Katrā nodaļā stāsta no cita perspektīva. Un tātad pirmajā nodaļā stāsta Natālija Žosa, sociālā darbiniece. Ja? Viņa ir sociālā darbiniece. Un viņa tātad stāsts sākās šādi. Šī Natālija Žosa, sociālā darbiniece, aizveda tādu mazu bērnu vārdā Jans uz viņu mājām. Un tātad viņu mājas ir ļoti trūcīgas, tā ir saimniecība, ja? Un pats Jans ir mēms, viņš ir mēms. Tātad mēs tagad varam ievietot jaunu lapu. Okay. Mēs varam nevis ievietot jaunu lapu, bet labāk kaut kur, nezinu, šitā. Jā. Tātad Jans ir mūsu pirmais tēls, un viņš ir mēms. Un viņš ir tāds, viņš ir, teiksim, viņam ir 10 gadi, un viņš ir vājš, vārgulis, un viņš ir, viņu nebaro, tāpat kā viņa pārējās brāļus, bet par to vēlāk. Tātad tā bija pirmā stāsta daļa. Nevis stāsta, bet šitais, es teiktu, ir īsts romāns. Tātad šitā ir pirmā daļa. Pēc tam otrajā stāsta Marta Dutrello. Un tā ir Jana māte. Jā, ja kas, Janam uzvārds ir Dutrello. Tātad, un šeit tā sociālā darbiniece, viņa aizveda Janu mājās, ja? Un Jana māte ir izbasījusies, kāpēc tā darīt un tā. Te ir par to tagad izstāstīts, tas tāpēc viņu atnes atpakaļ, tāpēc, ka viņam nekas nebija līdzi, viņam skolā nekas nebija līdzi. Par to drusciņu vēlāk. Bet jā, un tad šitajā otrajā stāsta daļā stāsta mātes perspektīvu. Mātei nepatīk cilvēkiem, tāda dusmīga uz visiem un tā. Viņa arī sunim iemet ar pannu pa galvu. Un viņa teica, vēl žēl, ka ne viņai trāpīja. Un jā, tad ir trešā stāsta daļa, kur stāsta Luis Dutrello. Labi, šitais izklausās, šitie vārdi izklausās dīvaini, tāpēc, ka šitā grāmata ir no Francijas, šitā grāmata notiek Francijā. Un tagad mēs uzzinām, ka šajās pirmajās 3 mēs uzzinām, ka Jans ir grāmatu darbs, un viņš ir gudrs. Tā kā ļoti gudrs. Un tāpēc šitā ir tāda īsa nodaļa, kur viņa tēvs pasaka vienkārši, ka viņš neatnāca uz pusdienām un tā, tāpēc, ka viņš lasīja grāmatu. Un šitā ir ļoti īsta tāda nodaļa. Es varbūt izcelšu šitās ar dzeltenu, tās īsās, kuras ir vairāk kā joks vai vienkārši, lai dotu informāciju, kas notika. Tātad 4. šitam sākās stāsts. Šitam ir īstais stāsts. Tātad šitam stāsta Fabiens Dutrello. Jana brālis. Šitais ir otrs. Viņam ir 14 gadi. Un
un viņš ir, viņš saprot Janu. Nu, viņš ir mēms, Jans ir mēms, bet lieta tāda, šitajā nodaļā izstāsta, kāpēc viņš var saprast, kāpēc Fabiens var saprast Janu. Fabiens un viņa dviņu brālis Remī ir vecākie bērni ģimenē, un viņi var saprast Janu, tāpēc, ka Jans, viņiem ir tāda lieta, kur viņi var sarunāties, tāpēc, ka Janam ir tādas izteiktas sejas izteiksmes, kuras Fabiens un Remī vienīgie saprot. Un tad tur ir vēl minēts, ka citi var arī saprast, bet Jans vienkārši negrib ar viņiem, tā, ka viņi saprot. Tāda nākamais ir, nākamajā šitan. Tātad, labi, patiesībā šajā nodaļā vēl izstāst. Tātad Jans naktī, labi, es izstāstīšu tagad. Ir istaba, augšējais stāvs ir istaba. Viņiem ir gultas šitā rindā, un te ir loks. Un Fabiens un Remī ir abi tā kā vienā gultā, un tad tur vēl Jans ir pa vidu. Un Jans viņus visus pamodina, visus brāļus lēnām pamodina un izstāsta Fabienam un Remī, ka viņam ir jāiet prom. Tas tāpēc, ka tēvs teica, ka viņus nogalinās. Tagad atcerieties šito. Es ātri uzrakstīšu tagad. Tātad šitais ir, svarīgi. Labi, tālāk. Tagad bez šitā. Tātad tālāk. Tātad Jans pasaka Fabienam un Remī, ka viņam jāiet prom, tāpēc, ka tēvs viņus nogalinās. Un tad viņi iet prom. Viņi izlec pa logu, un viņi tieši tajā dienā bēg prom, tāpēc, ka ir lietains un nevar neko dzirdēt un neko nevar redzēt. Un tad viņi izbēg prom, un te viņi ir uz šosejas. Un tagad nākamajā nodaļā stāsta Daniels Sans, tālbraucējs. Labi. Šitais, vienkārši, kas kraus auto ved, ja. Un tātad šitie bērni tagad viņus no šosejas savāc šitais čalis, tāpēc, ka, kurš nesavāktu bērnus no šosejas, kuriem tā kā vajag uz mājām un tā. Un tad tie bērni, viņi, kas viņiem likās interesanti, viņi bija klusi. Un tad viņi ietinās tur segās, jo tam čalim bija segas tajā furgonā vai kur viņš bija, vai kravas auto. Un tad viņus aizved uz žandarmēriju, tāpēc, ka tie bērni turpināja tā kā teikt tur tālāk, tā kā, kur jūs dzīvojat tur tālāk, no kurienes jūs nākat no tur tālāk. Un, viņi sameloja, ja. Un šitam čalim, ja, viņam bija empātija par tiem bērniem, tāpēc, ka viņš pats gribēja bērnus ar savu sievu, bet, diemžēl, viņiem nevar būt bērni. Teic, ka tur kaut kas bija tāds. Labi. Nākamais Remī Dutrelo. Otrs Jana brālis. Es pagaidām nokopēšu šito. Un teikt iekopēšu. Šities ir otrs dvīnis. Un man liekas, šitajā nodaļā izstāsta, kāda ir tā ģimene. Tātad ģimene ir sadalīta 7 bērnos, visi ir puiši, ir vecākie dviņi, 14 gadi, Fabiens un Remī, un tad ir Jans, kas ir jaunākais, 10 gadi, un tad ir arī 12 gadīgi dviņi, kuriem paliek 13 beigās, un arī 11 gadīgi dviņi, bet tas izstāstīs par vieniem vēlāk. Nē, nevis, jā, labi. Tātad šitajā nodaļā izstāsta tā, ka viņi pēc tam izkāpa ārā no mašīnas, kamēr tas vīrietis bija žandarmērijā aizvedis. Žandarmērija tā kā, kur iesniedz visu kaut kādas keisus un tā, un tad šitan ir bērnus iesniedz.
bet viņi, kamēr tas čalis bija ārā un pie tās žandarmērijas, tad tie bērni izbēga. Tātad tālāk stāsta par to, kā viņi aizmaldījās līdz kaut kādam stadionam, ja, kas ir pie žandarmērijas. Un viņi tur arī palika, Lietuva, baigi līst. Tad tālāk stāsta Mišels Heikens, rakstnieks. Te ir arī gadi saukt, bet tas nav tik svarīgi. Jā. Un šis rakstnieks pasaka to, kā viņi redz ārā, ka viņš redz ārā, kā šitie te darās, un kā viņi ielaužās vienā blakus ēkā. Un tagad ir joku nodaļa. Tad nav minēts, kas viņa ir. Viņa ir kaut kāda veca omīte, ja? Un šitā arī ir īsā daļa. Un šitā saka par to, kā viņai mājās kāds ielauzās, un ka viņas vīrs saka, ka viņa ir veca, viņai ir 74 gadi, un ka viņas vīrs saka, ka tās vāveres bija, kas nozaga viņas cepums un zapti, bet tie bija tie bērni, ja? Un arī viņas kurpes. Tāpēc, ka jaunākais tūlīt izstāstīšu, kāpēc. Tālāk stāsta Viktors Dutrelo. Tā, šis nākamais svarīgais. Viņam ir 11 gadi. 11 gadi, paliek 12. Labi, tas ir grāmatas beigās, to vēl nerakstīšu. Tad viņam ir 11 gadi, un viņš paņēma sieviešu kurpes. Labi, tālāk. Šajā daļā izstāsta par to, kā viņi gāja ļoti garu ceļu. Viņi ļoti staigājās, viņi ļoti daudz staigāja, un ka viņiem atbild uz jautājumiem, uz kurien viņi iet uz rietumiem, pie okeāna. Un šitā nāk okeāna bērns, bet es izstāstīšu vēlāk, kāpēc šitais saistīts ar šito, kāpēc šito sauc par okeāna bērnu, šito grāmatu. Labi, 10. Nākamo stāsta Maksis Dutrelo. Tātad, šitais ir vēl viens brālis. Viņam arī ir 11 gadi. Viņš ir Viktora brālis, Dviņu brāli. Un šitā ir īsa nodaļa, es teiktu, bet viņa nav nesvarīga. Viņa ir par to, kā viņi turpināja iet, un ka Viktoram ļoti sāp kājas no tām kurpēm, un ka viņi grib ēst, un tā... Pēdējais teikums šeit ir, viņi došoties pēc kaut kā ēdama un tūdaļ būšot atpakaļ, tā palikām gaidot. Tas tāpēc, ka Fabiens un Remija vecākie bērni aizgāja dabūt maizi uz maiznīcu. Patiesībā nav teikts, ka viņi aizgāja speciāli maizi dabūt, viņi aizgāja ēdamo dabūt. Un lai nākamo 11. nodaļu stāsta Mišela Mulēna, kura ir maizniece. Tātad šeit šitā ir īsa nodaļa. Viņa nav tik svarīga, es viņu atmarķēšu dzeltenu. Tāpēc, ka tāda īsa. Viņa vienkārši Fabiens un Remija dabūna maizi par brīvo, 2 bagetes. Labi, tas ir tas. Un tagad viņi tiek atpakaļ. Viņi tiek atpakaļ un viņi dabūna, viņi iedod brāļiem maizi. Tad nākamās nodaļas stāsta Pjērs Dutrelo un Pols Dutrelo. Kāpēc es rakstu abus uzreiz? Tāpēc, ka
abas nodaļas notika tajā pašā, tā kā, abas nodaļas notika vienā lapā. Tātad Pjērs Dutrelo, viņam ir 13 gadi. Un viņš ir kauslīgs. Un šajā nodaļā ir tā kā intro viņam, un izrādās viņš ar Polu bija ļoti dusmīgi. Viņi abi bija ļoti dusmīgi, tāpēc, ka dabūja tikai 2 maizes, 2 bagetes, tas viss. Šitās ir tādas bezsvarīgas nodaļas arī. Bet jā. Pēc tam stāsta 14. nodaļu stāsta Dominiks Ečveri. Un viņš ir žandarms. Tātad viņš ir tas žandarms, un viņam tātad sākumā atnāca kaut kādi randomi, un pēc tam atnāca abi vecāki Dutrelo ģimenē. Un viņi vienkārši pasaka, ka pazuda bērni un tā, un ka jāiet meklēt. Un tad jā, tā arī tas beidzās, viņi teikt brauc uz mājām paskatīties ar vecākiem. Un pēc tam šī ir ļoti svarīga nodaļa. Tātad stāsta Paskals Žos. Un viņš ir mehāniķis. Bet viņš ir arī Natālijas Žosas vīrs. Tad es izcelšu abus divus. Šito ar nē. Jā, labi. Tātad Natālija Žosa teica, ka vajag aiziet pameklēt. Tad viņa aizbrauc līdz tām mājām. Un Paskals Žos izmeklē to māju, nevis izmeklē to māju, bet paskatās apkārt. Un viņi ierauga kaut kādu tur vietu tajā saimniecībā, kur ir 7 kaķēni. Un šie 7 kaķēni tikko dzimuši bija. Un tad atnāca kaķeni, tad atnāca vīrs. Ja. Atbrauc Dutrelo vecāki ar žandarmu un tā. Un tad šitais bija svarīgi. Tas tāpēc, ka bija 7 kaķēni. Un tad tas mehāniķis, tas Paskals Žos, pēdā, kāpēc, ko darīs ar tiem kaķēniem? Un viņš saka, es viņus grasos nogalināt vēlāk. Un kas laikam ir ok šajā pasaulē. Laikam tas bija ok agrāk. Tātad tēvs viņus nogalinās, tos kaķēnus, 7 kaķēnus, nevis 7 bērnus, bet 7 kaķēnus. Tad Jans domāja, ka viņus nogalinās 7. Bet vēlāk es izstāstīšu, kāpēc. Kāpēc tā nav. Tad tagad mēs domājam, ka Jans pārprata, ka viņus nogalinās nevis kaķēnus, jo viņš dzirdēja, kā vecāki strīdās. Šeit mēs tiekam 2. daļā no šī stāsta. Un mums tagad stāsta Fabians. Man liekas, tad var nokopēt šito vienkārši. Labi. Stāsta Fabians. Un tātad tagad tas ir ziņās. Un Fabians izstāsta, ka viņiem ir bail, ka kāda mašīna viņus dabūs, tā kā savāks, tāpēc, ka, 7 bērni missing, saprot? Un tāpēc viņi aiziet uz mežu. Te viņi mežā aiziet. Ar kur otrā stāsta Remija.
tātad stāsta Remija un stāsta, kā viņi iet pa mežu un ka kājas sausas un kaut ko tur par to, ka viņi tiek tuvāk okeānam. Pēc tam stāsta Kolete Fora pensionāri. Šeit stāstīja par to, šitais ir līdzīgi tam, līdzīgi šitai nodaļai, kur tas rakstnieks stāsta, ka viņš skatās pa logu un ierauga tos bērnus, bet šoreiz pie dzelzceļa sliedēm, ja? Šī pensionāra ierauga pie dzelzceļa sliedēm šitos bērnus, un tātad viņa stāsta par to, ka viņa visu laiku iet skatīties, nevis iet skatīties dzelzceļu, bet skatās dzelzceļu katru rītu, un ka viņa redz, kā tie bērni iet un tā. Un ka viņi domā, vai tiešām viņi tur ir un tā. Tā tālāk stāsta Maksis Dutrela. Un šitien viņš stāsta par to, ka viņš domā, ka viņi tūlīt būs klāt un tā. Un tātad es jums ātri pastāstīšu, kas vēl notiek, kamēr šis stāsts notiek. Jans neiet ar kājām. Jans ir tarbā, tādā tā kā maisā, kur Fabiens un Remija uz maiņām nēsā. Un tā viņi arī piekūst. Tālāk stāsta Viktors Dutrelo, un šeit ir par to, ka šiten ir arī īsi stāstījumi, šitie abi ir īsi. Es izcelšu ātri dzeltenu. Un te Viktors pastāsta par to, kā viņš tiešām, viņš raudāja pirmais no visiem, kas iet gaitā, ja? Un viņš raudāja, un viņš ļoti grib padoties, jo viņam kājas ir zili melnas no tām sieviešu kurpēm iešanai. Kāpēc viņam ir sieviešu kurpes? Tāpēc, ka lieta tāda, viņš iekrita, viņam kurpes iekrita grāvī, izejot ārā no mašīnas, kad viņus tas šoferis savāc, ja? Un tad viņam ir tās sieviešu kurpes, lai nav ar pēdām jāiet. Un viņam ir nātras uz kājām, kamēr viņi pa to mežu iet un pa pļavu. Un viņš saka, ka viņš tomēr nepadosies, pat ja viņš ļoti grib, ka viņš nevar vairs izturēt. Viņš nepadosies, tāpēc, ka viņš zina, ja viņš padosies, tad pārējie paliks un viņi visi nomirs, nevis tikai viņš. Un šitais ir character development, ja? Viktors ir kā tas vārgulis, ja? Un grib padoties. Grib padoties. Viktors ir viens no tiem brāļiem, par kuriem visvairāk stāst. Tad tālāk, šitā ir svarīga Valērija Masamba. Un viņa ir studente. 25 gadi. Un tātad šodien, tagad viņi izdomā doties uz vilcienu. Viņi jau pie tām sliedēm ir, ja? Un viņi iet uz to, viņi ir tajā stacijā. Un tie bērni, viņi nosper biļetes. Tikai 3, tāpēc, ka viņi viens vienā vagonā, 3 vienā vagonā, 3 otrā vagonā. Tāpēc, ka viņi ir dviņi, saprot? Viens no katra dviņa ir vienā vagonā, un tad viens no katra dviņa otrā vagonā. Un tā viņi ir tā biļetēm ir tajā vilcienā. Un šī studente stāsta par to, kā viņi smirdēja, tāpēc, ka viņi jau kaut kādu dienu un nakti ir lietu un pa mežiem, un, tas nav patīkami. Un tā studenta vēl izstāstīja, kā viņi no viena vagona uz otru aizgāja, lai redzētu tos dviņus, ja? Un viņi redzēja, kā Jans, kurš bija tarbā,
augšā pie somām vilcienos, nu jūs zināt, vilcienos tās somas ir, ja? Nevis somas, bet tie stāvi, kur var somas nolikt. Viņš rakņājās pa citām somām, lai dabūtu ēdienu. Un tagad nākamajā stāsta Pjērs. Un viņš izstāsta par to, kā viņš atcerās to sievieti, kā viņa redzēja, kā pārkāp un tajā pieturā. Un ka viņi abi nosmējās, un pēc tam ir, šitais tāds īsts arī. Un tad ir Pols, kurš arī īsumā izstāsta par to, kā viņš negribēja, lai viņus pieķer un tā. Un pēc tam ir ļoti īsa komēdiskā atkal komēdiskā nodaļa, kur stāsta Žerārds Farmanžons. Un viņš ir uzņēmējs. Un šitā ir īsa, tāpēc, ka te runā par to, kā viņš savai sievai pārprasīja 2 reizes, vai viņa ielika somā viņas viestmaizi uz darbu, ko viņš vienmēr taisa. Tā viņa teica jā, ka ielika. Un tad viņš paskatās somā, nav, tāpēc, ka Jans bija paņēmis to sviestmaizi. Es varu pierakstīt tarbā. Viņš bija paņēmis to sviestmaizi. Sviestmaizes, un tās apēda Pjērs un Pols. Un Pols, man liekas, stāstīja, ka tā bija garšīgākā lieta, ko viņš dzīvē bija ēdis. Tālāk ir Fabiens. Fabiens Dutrelo, kur viņi tika Bordo. Jā, Bordo. Vilciens Bordo. Vilciens uz Bordo. Pilsēta Francijā, kas ir pie krasta. Tā viņi nokļūst Bordo. Tā patiesībā nav pie krasta. Bordo nav pie krasta, bet viņi ir tuvu pilsētām, kas ir pie krasta. Viņi tiek Bordo. Viņš izstāsta, ka viņi tiek Bordo. Un tagad tālāk ir par to, kā viņi pārsēdās. Un šitā ir svarīga nodaļa. Īsa, bet svarīga. Tātad, šitien ir par bodnieku Emīlu Dikroku. Šitais ir bodnieks, kurš brauc furgonā pie mājām un apstājās vai piedāvāja kaut kādas preces. Un Fabiens un Remija atcerās šito. Ja? Un atcerās šito čali. Un viņa mamma nekad nepirka lietas no tā furgona. Un nesaprata, kāpēc jāpērk, un tad viņš beidza braukt. Bet viņi atcerās viņu joprojām, un Emīls arī atcerās viņus. Tāpēc viņus aizveda līdz turienei, kur viņiem vajag pie krasta, ja. Pēc tam stāsta Thierry Viars. Es zinu ļoti franču vārdu, varētu teikt tā. Un viņš ir bezdarbnieks. Un šitien grāmata sāks palikt ļoti interesanti. Tātad, pat ja ir bezdarbnieks. Tad bezdarbnieks pirmajās lapās šitajā nodaļā izstāsta par to, kā viņš tur, viņam ok dzīve, viņam tur maksā viens pabalstnieks, ja, kurš baigā uzņēmumā tur strādā. Nesajaucē, tas nav tas viens uzņēmējs, bet es to izcelšu ar zilu. Šitais ir svarīgi. Ļoti svarīgi, kur viņš tur vienkārši skrien pie krasta, dzīvo tā kā jūrmalā, un tad vienu vakaru viņš redz ārā pa logu, bļāviens, tie ir 7 kaut kādi bērni, un viņi met vienu uz jumta, vismazāko, un viņš tas nav suns, tas nav kaķis arī.
tas ir bērns, ko viņi mētā un dara akrobātiskus trikus, lai tiktu uz jumta. Un tad Jans nokļūst uz jumta un izlīž ārā no skursteņa un atslēdz garāžas durvis un iekļūst kaut kādā mājā. Un tā izrādās mūsu nākamā čaļa māja, Žila Fevra māja, un viņš ir rūpnieks. Un izrādās tieši, ka šis Žils Fevrs ir tas baigais uzņēmējs, kurš, tas pabalsnieks, kas maksā viņam naudu. Un tieši viņi aizkavo durvis. Tātad tas čalis, viņš atbrauc tur, un viņš aizskavo durvis kopā ar Thierry Viāru. Un tad tam Žilam finētam Thierry Viāram samaksā vēl naudu 2000 par to, ka viņi palīdzēja. Un tagad šitie bērni ir iespundēti mājā ar logiem cieti, bez elektrības un bez nekā. Pilnīgi bez nekā. Nekas nestrādā. Tālāk stāsta Remi Dutrello. Un šitan viņš stāsta par to, ka viņi ir iesprūduši. Sākumā par to, ka viņi tika iekšā mājā, un tad viņi ievēroja, ka viņi ir iesprūduši. Un ka ir viss aizslēgts. Un tagad ir interesantā nodaļa, kur stāsta visi brāļi. Visi brāļi. Izņemot Jans. Tātad, un šeit viņi ir pa īsām tādām epizodēm, kur par naktīm, kur viņi paliek un viņi nezina, cik ir pulkstens, cik ir, kāds ir laiks ārā, vai ir gaišs vai tumšs, vai ir nakts vai diena, un te viņi meklē lietas un paniko un kaut kādus tur sausiņus atrada, un ka viņiem slikta duša, un visādus šausmu stāstus no viņiem. Te secība, kādā viņi stāsta, ir Pjērs, Pols, Remi, Maksis, Viktors, Remi, Pjērs, Fabiens. Fabienam tāda garāka, tagad garāks stāstījums ir. Un tagad ir 16. nodaļa, kur stāsta Xavier Šapuji. Un viņš ir žandarmērijas virsnieks. Vecākais žandarmērijas virsnieks tas ir. Tātad Fabiens te izstāsta, ka Jans, šitais nodaļa pirms, Fabiens izstāsta, ka Jans atrada telefonu vienā no istabām, kas ir ļoti pārsteidzoši, un tad viņi atrod rozeti, kas viņam aizņem ilgāk, viņi atrod kontaktu, un te viņi uzlādē un piezvana vecākiem, tāpēc, ka Jans, taču, viņš ir grāmatdarbs, viņš atcerās numuru vecākiem, un tad tie vecāki tādi uztraukušies, tā mani mazie, un tā it kā, viņi nekad nebija tā dzirdējuši, ka tā notiek. Un tad tas žandarmērijas virsnieks viņi tiek mājās, tas žandarmērijas virsnieks, viņš tiek tajās mājās, viņš atver durvis, viņš ar lukturīti, viņš ielaužās tajā mājā, kura bija aizboltāta cieta, kur tie bērni ir. Viņš ar lukturīti visu sameklēja, un tagad ir dīvainās beigas, kuras ir ļoti šokējošas, ja. Visus aizved ar ātro palīdzību uz mājām, jo viņi ir ļoti vāji, un viņus aizved uz slimnīcu un tā, un viņi tiek mājās, izņemot Jans Dutrello.
tā ir viena no svarīgākajām nodaļām vispār. Varbūt baltu tekstu. Tātad stāsta Jans. Un šeit es varu izlasīt šo pirmo. Mani sauc Jans Dutrelo. Man ir 10 gadu. Kādā lietainā novembra naktī es pierunāju savus 6 brāļus pamest vecāku saimniecību. Mēs devāmies uz rietumiem. Pēc 5 dienām manus brāļus atrada okeāna piekrastē netālu no Bordo, bet mani nē. Un tagad es jums izstāstīšu, kā viņu nē. Tātad viņš kad atvēra garāžas durvis un meklēja visus ar lukturiem, viņš tieši aizlavījās garām garāžas durvīm un iekļūst vienā no ātrajām palīdzības mašīnām, bagāžniekā, man liekas. Kaut kā tā. Un viņš tajā pašā mašīnā bija Remī, un viņš sasveicinās ar Remī, nevis sasveicinās, bet izstāsta, kāpēc tieši viņi darīja šito. Atcerieties, kā es teicu, ka viņš domāja, ka viņus nogalinās, bet tad noskaidroja, ka kaķēnus. Bet Jans jau zināja, ka kaķēnus. Jā, viņš pajautāja tieši tētim, viņš klausījās, ka tieši kaķēnus nogalinās, bet viņš tāpat saviem brāļiem pateica, ka jāiet ir. Saprotat? Tas ir tik dīvaini, bet kāpēc viņš tā darītu? Man liekas, tas tāpēc, lai kaķēni izdzīvotu. Bet ko Jans darīja pēc tam? Bet Jans, šitais ir pēdējā nodaļa, stāsta Žants Martiņērs, un viņš ir klāja virsnieks. Un tad šitā ir tā pati dīvainākā daļa, kad ir dīvainās beigas, romāniem raksturīgas dīvainas beigas un daudz tēlu, ja? Te ir daudz tēlu, jūs redzat jau. Un tātad Jans paņēma no ātrās palīdzības brūno sagu, kas bagāžniekā bija. Vismaz man liekas bagāžniekā, vai tad ātrajām palīdzībām ir bagāžnieks. Viņš kaut kur bija, viņš paņēma sagu un viņš aizlavījās ārā no mašīnas, kad viņi nokļuva slimnīcā. Un tagad stāsta klāja virsnieks. Klāja, tā kā klājas, kā okeānā. Un viņš, tad šitais klāja virsnieks redz Janu ietītu brūnā segā uz kuģa, un tad viņš domā, lai viņš paliek. Un es teikt izlasīšu šito. Stāsta Žants Martiņērs, 60 gadi, klāja virsnieks. Skatos, uz klāja sēž bērns, sakrustotām kājām, ievīstījies brūnā segā. Torīt mēs atstājām Bordo tirdzniecības ostu ar graudēm kravas tilpnē, jo redzēt, šis ir kravas, nevis pasažieru kuģis. Ko tu te dari? Vaicāja. Viņš pat nesatrūkās, palūkojās uz mani pār plecu un pasmaidīja tik gaiši, cik vien gaiši var pasmaidīt bērns. Ticiet man, tāds smaids acu mirklī izgaisina dusmas, kā vecētiņš vaļsirdīgi atzītu. Šāds bērnels 1-2 var aptīt mani ap savu mazo pirkstiņu. Mēli esi norījis, vai? Kur tu sataisījies? Un kur bija paslēpies? Neatbild, tikai smaida. Tas bija tik savādi. Neviļus ienāca prātā, ka šis mazais pieder nevis reālajai pasaulē, bet pasaku valstībai, un man ir ļauts uz brīdi tajā paviesoties, ka viņš ir ar mieru man pavērt priekškaru, ar nosacījumu, ka pārstāšu uzdot dumjus jautājumus. Klusi klusītēm, lai neuztrūcinātu brīvību, iekārtojos viņam blakus. Bija novembra vidum neierasta silts rīts. Virs galvas pletās bezgalīgs debesjums.
kuģis pilnā gaitā devās uz priekšu, tieši uz rietumiem. Un tas bija Okeāna bērns. Tātad beigas Jans izglāba kaķus, jo šitie bērni pazuda, un tad vecāki domāja, kur viņi ir, un kaķi beigās nenomira. Un Jans pats aizmaldījās uz rietumiem kopā ar klāja virsnieku. Un tā beidzās grāmata. Man liekas, šitai grāmatai ir speciāli abstraktas beigas, jo pēdējās 20 lapās pilnīgi visa grāmata izmainās. Man liekas, speciāli ir domāts, ka mums nav jāuztraucās, kas notiek ar Janu un ko viņa brāļi par to domā. Man liekas, mums lasot šo grāmatu, vienkārši jāatstāja tas, ka šitā ir īstā dzīve, bet gan kaut kāda pasaku valstība, un ka mums vajag vienkārši saprast, ka Jans vairs nav pie ģimenes, bet gan kaut kur citur, un ka viss ir vienkārši jāpalaiž vaļā. Nu jā, šis ir Okeāna bērns, šitās ir nodaļas, šitie ir raksturojumi, un jā, tas viss. Paldies!